Svaru kategorija līdz 61,2 kg. Šī cīņa ritēs pēc formulas 6 raundi pēc 3 minūtēm. Artjoms Ajazidi pārstāv Ukrainu. Sportists savā karjerā ir aizvadījis 17 cīņas. Debiju profesionāļos piedzīvoja 2008. gadā. Un līdz 2010. gadam bija neuzvarēts. Bet šim sportistam pretī stāsies sportists no Krievijas. Pašu uz doto brīdi neuzvarēts profesionālā ringā 4 aizvadītajās cīņās. Ilja Blinikovs. Sportistam 27 gadi. Latvijā viesojas jau 2. reizi. Debiju uz Latvijas ringu viņš piedzīvoja šā gada janvārī, uzvarot pēc punktiem Franklinu Varelu. Šobrīd viņš cīnīsies ar Artjomu Ajazidi, sportists no Ukrainas. Ilja Blinikovs pasaules reitingā ieņem 288. pozīciju, bet Krievijā viņš ir 11. labākais savā svarā. Krievijā labākais vieglā svara bokseris uz doto mirkli ir Denis Šafīkovs, sportists, kuram drīzumā stāv priekšā cīņa par pasaules čempionu jostu vieglajā svarā IBF versijā. Šie svari diezgan maziņi, 61,2 kg. Cīņas formula 6 raundi pa 3 minūtēm. Savā starpā tiekas Krievijas bokseris Ilja Blinikovs pret Ukraini Artjomu Ajazidi. Krievu boksers sudraba krāsas šortos, savukārt Ukrainas attiecīgi sarkan baltiešu šortos. Sāk stāstīt par Artjomu Ajazidi, sportists no Ukrainas, dzīmis Ukrainas pusēdā vienitizā, 35 gadi. Profos viņš debitēja 2008. gadā, 2010. gadā. Līdz 2010. gadam bija neuzvarēts, 11. izglīties cīņās, 2011. gadā piedzīvoja savu pirmo zaudējumu, cīnījies ar Serhiju Fedčenko, ukraiņu bokseri, bijušo WBO Eiropas čempionu, piedzīvoja zaudējumu, tad jau tālāk zaudējumu sērija turpinājās, pēdējā cīņā arī. Šis ukraiņu bokseris, neskatoties to, ka viņš lielākoties zaudēja, tad zaudēja pēc punktiem. Arī pēdējā cīņā viņš piedzīvoja zaudējumu. Šī viņam ir debija Latvijā, bet, kā jau teica Iljam Blinikovam, sportistam pelēkajos šortos, šī ir otrā cīņa Latvijā. Viņam aizmugurs 4 cīņas, 4 uzvaras, 1 nakautu. Profesionāls debitēja 2016. gada augustā. Pēdējo cīņu aizvadīja šā gada martā Spānijā. Šo cīņu šovu mēs arī translējam Bezsvaru sporta ēterā. Nu, arī tīrus uz papīriem Ilja Blinikovs ir favorīts ar savām 4 uzvarām 4 aizvadītajās cīņās. Arī it kā Artjomam Ajazidim, kuram ir aizmugurs 17 cīņas, 10 uzvaras, 6 zaudējumi, 1 cīņā fiksēts nešķirts. Arī it kā ir ne tā sliktākā statistika, bet tas, kas notiek, tas, kas ir viņa pēdējās cīņās piedzīvots, visi šie zaudējumi un arī vecums 35 gadi. Tas tomēr liek domāt to, ka Artjomam Ajazidi ir diezgan mazas iespējas uzvarēt, bet, kā jau nereiz vienas minējis, boks, jebkurš cīņas sporta veids ir interesants ar to, ka nevienmēr uzvar tas, kurš ir uz papīra favorīts. Šeit var izšķirt viens sitiens, rieka kustība, viena kļūda. Šeit var maksāt visu. Pagaidām labi boksē, labi ietur distancīt. Krievijas boksers Ilja Blinikovs, sportists dzīmis Krasnu Kamieņu. Es atvainojos, nevaru izrunāt šo pilsētu uzreiz, bet šobrīd dzīvo Krievijas pilsētā Podrezevo.
Nu, pēdējās 10 sekundes pirmajā raundā. Ilja Bļiņikovs ir zem Empire Sport Promotion strādā. Viņa menedžeris Jurijs Fjodorovs, viens no šī pasākuma līdzorganizatoriem. Kā jau teicu, šo pasākumu organizē LNK Boxing sadarbībā ar Empire Sport, Krievijas organizāciju. LNK Boxing ir paņēmuši pareizo kursu manā skatījumā. Ir pieķērušies klāt profesionāliem boksam. No olimpiskā boksa savākuši gandrīz visus topus. Neskatā Artjemu Lamlau, Ralfu Vilcānu, Nikolai Grišūņinu, visus pārējos. Un šobrīd palīdz viņa karjerai iet uz augšu. Kas bokserim jādara? Bokserim ir jāboksē un jācenšas sevi parādīt aizvien labāk, lai par viņu interesētos lielās promotion grupas un izrādīt interesi arī kādi lielie bokseri, titulētie bokseri. Bet nu, tas viss prasa laiku. Otrais rauns. Tagad, ka savā starpā cīnās Ilja Bļiņikovs Krievija pret Artjom Aivazidī no Ukrainas. Ukrainas sarkan baltiešu šortos. Pēc pirmais rauns Ukrainiem nebija diezko veiksmīgs. Teikšu arī, ka Krievs kaut ko īpaši demonstrētu. Bet, jebkurā gadījumā, Krievam ļoti laba aizsardzība. Krievs arī distanci izskatās, ka labāk jūt. Savukārt redzam pēc asiņās sejas, ka Ukrainas ir palaidis neviens sitienu. Tur vairāk asiņo deguns, bet boksā, jebkurā citas sporta veidā asiņošs deguns, tas nav nekas īpaši. Tas apgrūtina elpošanu. Arī vizuāli izskatās nedaudz asāk un agresīvāk, jā, bet jebkurā gadījumā tas nav nekas būtisks. Kurš profesionālais bokseris jau ir apredzis, protams. Boksēt ar asiņošu degunu, es domāju, arī treniņos. Pārsis deguns, tā ir bieži parādība jebkuram cīņas sporta pārstāvim. Pilnkontaktu cīņas sporta pārstāvim. Šeit pieturēja. Tas nav īsti atļauts, par to arī Krievijas bokseris saņems aizrādījumu. Saņem, bet tas ir tikai pagaidām mutisks aizrādījums. Ja vairāk kārt viņš tā klāji darīs, tad, protams, tiesnesis būs spiests pēc 2-3 atkārtotiem aizrādījumiem noņem punktu. Vai tas notiks? Ja paskatās Ilja Bļiņikova iepriekšējās cīņas, Bļiņikovs ir tāds diezgan korekts boksers. Augumā 1,71 cm garš, 27 gadus vecs. Šobrīd pasaules reitingā ieņem 288. pozīciju, vieglajā svarā. Visticamāk, viņa karjera ies uz augšu. Visakarīgs arī, protams, no šīs cīņas. Nu, pagaidām. Viņš pamats ir ielējis diezgan labus. Pagaidām pirmos 2 raundus uzvar. Visatkarīgi šobrīd vairāk ir no Artjema Aivazidī, no Baltkrievu, no Ukraiņu bokseru. Ukraiņas iesākas boksēt, tad viņš kaut ko pamanīs. Šobrīd Ukraiņu boksers vairāk domā par aizsardzību un tāds diezgan haotisks. Kustās, kaut ko dara, bet nu, prasās sitienu, kaut ko viņš centās iebakstīt korpusā, bet nu, šeit ir Ukrainiem manā skatījumā ir nedaudz vairāk jāietur distants, jo kā tuvā distants tā Ilja Bļiņikovs pilnībā kontrolēt cīņu, un Bļiņikovs, redzams, ka viņam ir ātras rokas, saīsinot distants, Bļiņikovs izdara vairāk sitienu sēriju, kas absolūti nenāk par labu Āķumam. Arī otrais rauns noslēdzies Ilja Bļiņikovs zīmē. Sportists nāk, kā jau teicu, no Krievijas, no Krasnokomenskas. Šajā pilsētā viņš ir dzīves. Uzturas un dzīvo Podrezavu, tāda pilsēta Krievijā. Sportistam bija arī savulaik diezgan veiksmīga amatieru boksera karjera, vairāk kārtējs Krievijas jauniešu boksa čempions olimpiskajā boksā. Lielākais sapnis, protams, bija aizpildīt līdz olimpiskajiem spēlēm, bet nu Krievijā
tikt līdz olimpiskajām no Krievijas, tikt ir ļoti grūti, tur ir ļoti liela konkurence. Pirmkārtam jau, protams, ir vajadzīgs izturēt visas atlases. Atlases ir plašāk, lai tiktu Krievijas izlasē, un tad jau tālāk uz atlases uz olimpiskajām spēlēm. Bet, nu jā, Krievijā, kā jau teicu, boks ir ļoti, ļoti attīstīts. Arī šobrīd profesionālajā boksā, uz visos svaros, dominē Krievijas boks ar ļoti daudzos svaros. Viņi ir top desmitniekā, gan iz visos svaru kategorijās, arī amatieros. Nemaldos 2016. gada olimpiskajās spēlēs Krievi izcīnīja 4 medaļas, ja ne 5. Es zinu, ka plāns bija 4 medaļas. Man liekas, ka 5 izcīnīja, vairs neatminos, kā olimpiāda bija pavisam nesen, 2016. gada vasarā, bet jau no atmiņas nedaudz tās ir aizslīdējis. 3. rauns. Savā starpā cīnās Ilja Bliņikovs, Krievija, pelēkajos šortos pret Baltkrievu bokseru Artjom Aivazidī. Redzam, Bliņikovs kontrolē cīņu, tā kā viņš to vēlas. Skats, ka ir labi sagatavojas mājas darbu, labi spēja ieturēt distanci, kā arī spēja to arī saīsināt, sev labvēlīgā noskaņā. Kā Krievs, kad saīsina distanci, viņš iet tūcīņā. Tūcīņā viņš izdara daudz sitienu kombināciju. Šeit pirmo reizi redzam Ilju Bliņikovu piespiestu pie ringa trosēm, bet ne uz ilgu laiku. Skaties, ka vairāk, kad Bliņikovs pats ļauj to izdarīt. Viņš ļauj šobrīd, vismaz vizuāli tā izskatās, kā Artjomam nedaudz pakausēties, patērēt spēkus. Arī prieks, kad Artjoms arī aktivizējies. Bet, nu, redzēja brīdi, to izskatās, ka gaidīja Ilja Bliņikovs, kā Artjoms aktivizējās. Bliņikovs palaida viņu līdz trosēm un sekoja pretsitiens ar pretkustību. Un, nu, redzam, Artjoms izlaida nevienu sitienu. Viņš saka, tā ir kļūda, bet, nu, Artjoms turās kājās. Viņš diezgan kustīgs, labā fiziskā kondīcijā. Un šeit palaida sitienu Ilja Bliņikovs. Kas liek raisīt, ka cīņa būs interesanti. Kā jau teicu, šī ir 6 raundu cīņa. 6 raundu pa 3 minūtēm. Palaiž vairākas sitienas. Diezgan ātrs uz rokām Ilja Bliņikovs. Ar uz kājām labi kustās šis boksers. Cik viņš labi ietur distanci. Labi pārledz laukumu. Redzējām, it kā palaid uz priekšu Artjom Aivazidī Ilja Bliņikovs. Nedaudz atkāpās un uzreiz sekojas sitienas. Tas parāda to, ka Bliņikovs absolūti zina, ko viņš dara. Viņš labi kontrolē distanci, izjūt to. Prasās sasums. Nu, pēdējās 10 sekundes. To liecina šie gongu tiesneša sitieni, jo nevienmēr sakrīt tas laiks, kas mums ekrānos, ar to laiku, kas ir tiesnešiem. Īstais laiks ir tiesnešiem. Tiesneši saka, ka ir 10 sekundes, tad ir 10 sekundes. Tas ir pats galvenais laiks, pēc kā ir jābūt. Dāmas un kungi, atbalstam savu Pirmais rauns. Es atvainojos, vēl pasīties labākos moments. Nedaudz aktivizējies. Vienā brīdī bija Artjoms Aivazidī, ukraiņu boksers. Bet nu, tas bija tikai viens moments, viena epizode. Šeit jau atkal pirmo numurs turpināja spēlēt Ilja Bliņikovs, kurš tādā manierē cīnījās visus iepriekšējos 3 raundus. Ko? Esam nonākuši jau līdz 4. raundam. Starp raundiem sportistiem ir minūte atpūtai. It kā laiks nav pārāk daudz, lai atpūstos, bet nu, šie profesionāli sportisti, viņiem tam ir gatavi. Šajā minūtē viņš šajā spēja atjaunoties. Šeit izskatās, ka netīšām satriecās ap sportisti ar galām. To arī pamanīja ringa tiesnesis. Teica, ka esat uzmanīgāki. Jo pēc šādām sadursmēm nereti ir tā, ka kādam no sportistiem var atvērties pušums. Cerēties pušumi ir tik nopietni, kad ir jāapstādina cīņa. Ir bijuši visādi tiesnešu lēmumi. Ir bijuši lēmumi tad, kad
tādi, kad tiesneši pasludina cīņu par nenotikušu. Ir bijuši gadījumi, kad vienu sportistu noņem nost tieši tam, kam ir vairāk asiņošu vai tam, kam asiņo noņem nost un tādu ieskait tehnisko zaudējumu. Ir bijis arī tā, kad skatās, vismaz 4 raundi ir aizvadīti, skatās, kāds bija rezultāts iepriekšējos raundos, pirms notika sadursme. Protams, tā sadursme bija netīšām, tur neviens sportists netaisās speciāli sist ar galvu. Nu, ir jau bijuši visādi gadi, kas sit ar galvu un tā tālāk. Bet, nu, tāpēc ir tiesnesis ringā, kurš seko ne tikai, lai tiktu ievērāt noteikumi, bet arī seko, lai sportisti mazinātu iespējami, ka sportists gūs traumu, lai iejaukties īstajā brīdī. Šeit patīkam pārsteidz Arķums Aivazidī, sportists no Ukrainas, beidzot ir aktivizējies, bet tur redzam, nu, absolūti kontroli piedara Ilja Bliņikovs zīmē. Sportists redzam, viņš vienkārši pieturēja roku, bet to epizodu pat nespēja izmantot un nezināja, kā to izdarīt Arķums Aivazidī. Bet, nu, jā, nu, neteiksim, ka Arķums izskatās slikti. Arķums iet uz priekšu, rokas arī visu laiku ir pie galvas. Izlaiž, protams, dažs sitiens, bet tas ir boks. Šeit izlaiž arī paši labākie. Jāplēla matchmaker, protams, uz papīra favorīts ir Ilja Bliņikovs, bet nav tā, ka Baltkrievs, es atvainojos, Ukrainas nespētu neko likt pretī savam Krievu sācensim. Jā, nu izlaid, jā, redziet, viens sitienu izlaid arī Ilja Bliņikovs. Bet asins uz Ilja Bliņikova plēc, bet izskatās, tās ir Ukraiņu boksera asins, tās nav viņa asins. Arī uz sejas nedaudz nosmērēt. Seja ir Iljam Bliņikovam. Jau no pirmā raunda deguns asiņo atņemam Aivazidī. Sportistam no Ukrainas, 35 gadi. Bet jā, Ukrainas, redzam, pamazām pārņem iniciatīvu. Sāc strādāt kā pirmais numurs, sākot ar šo raundu. Nu, jā, nu, negaidīt pagurs izskatās Ilja Bliņikovs. Nu, jā, es patiešām negaidīju. Nu, Bliņikovs patiešām ir diezgan fiziski spēcīgs boks, ir 27 gadu šim sportistam. Nu, bet Bliņikovs, es domāju, pats viņš arī uz to nebija gatavojies, kad Arķums Aivazidis mums paskatījās pēc pirmiem 3 raundiem, kur Ukraiņas absolūti nespēja neko likt pretī. Labi, vienu epizodīt, tur kaut ko viņš izšāva, bet sākot ar 4. raundu, Ukraiņas absolūti pārņēmis vismaz teritoriālo pārsvaru sitiens. Viņš tiesa izlaiž vairāk, bet nu šeit ir tā, ka iet caur, redzam, vismaz no 8 izdarītiem 7 sitieni, no 8 vismaz sasniedz mēķi. Nu, ar to Arķums Aivazidis kaut kādā veidā sev pieteicis kā iespējamo, ne uzvarētāji, bet kā iespējamo nākamo raundu favorītu, jo redzējām, ja pirmos 3 raundus Ukrainas bija tāds pagurs, daudz izlaid, stādāja kā 2. numurs, dabūja muku par ringu, tad sākot ar 4. raundu, viņš pārņēma iniciatīvu, arī izdarīja vairākas manā skatījumā precīzi un skatāms sitienu kombinācijas, kuras nereiz viens atricināja Ilja Bliņikovs aizsardzību. Nu, redzēsim, kā tas viss turpināsies. 5. no 6 raundiem ir sācies. Bliņikovs arī iepriekšējos raundos teica, ka labi tur distants, bet tajā pašā laikā viņš ir pagurs. Un paguruma fāzē, nu, viss var būt. Bliņikovs, vismaz viņa iepriekšējā statistika, iepriekšējā cīņas statistika rāda to, ka šis sportists nav nekāds nakauters. Šim sportistam mēs būtu šeit cīņas, tikai vienā cīņā viņš ir izcīnījis uzvaru, tā notika debijas mačā, uzvarēja Ciksonu, kurš ir, nu, nereiz vēl nav uzvarējis. Un tad nākamās cīņas visās ir piedzīvojis uzvaras tikai pēc punktiem. Pēdējā cīņa, kurš aizvadīja 2017. gada martā Spānijā, bet Eusebio Osejo uzvarēja 6 raundu cīņā ar dalītu tiesneša lēmumu. Tā cīņa
principā bija ļoti līdzvērtīgi. Cīņu mēs arī translējām bez sporta ēterā. Šeit nekas nebija. Paklup nedaudz. Tāpēc arī tiesas neatskaitīja knockdown. Dzirdam, norādījumi tiek doti Iljam Bļiņikovam. Pats. Tas laikam, tas vairāk domāts tā, ka pašam ir jābuksē. Jāsaka, ka pirmajam numuram ir jābuksē, nevis jāgaida, kad pretinieks boksēs un gaidīt uz pretuzbrukumiem, bet vairāk ir pašam jābuksē. Pieļauju, ka tā tas ir domāts. Iespējams, tā arī ir. Man tā šķiet, ka Bļiņikovam, ja viņš turpinās boksēt, ja viņš sāks boksēt tā, kā viņš pirmajos 3 raundos boksēja, kurš turēja šeit izlaid Bļiņikovs, kreisos sitienu. Bļiņikovs ir atdzīvos. Tad tajā raundā izskatījās diezgan tāds pagurušāks, bet šajā raundā jau laikam tā minūte bija pietiekami daudz, lai Bļiņikovs atdzīvinātu sevi, lai sakūpotu spēkus, atgūt telpu. Bļiņikovs, jā, ir atguvies, laikam ir gūs kādu mācību iepriekšējā raundā. Jā, redzam, arī Ukraiņu stūrs ir atdzīvojies. Beidzot kaut kāds norādījums dot savam bokserim. Saka, ka ir jābuksē kreiso. Teisies džebs un jāturpina vairākiem sitieniem. Jā, redzam, ka Ukraiņas, lai cenšas ar vienu sitienu. Šeit ir, ja izdara viens sitienu, tad jāsako ir otram. Jātaisa ir kombinācijas. Šeit atkal paklup. Bet, es domāju, ka, tik tā var klupu šitā. Varbūt Ukraiņiem šāds momenti ir jāizmanto savā labā, kad Ukraiņas metās pretiniekam virsū. Bļiņikovs ir spiests mukti un varbūt ir jānoķer un jāatrāp sitiens ar sitienu, un tad varbūt varētu arī citu uzvaru. Labākie momenti šeit, paklup, rings. Kā tev reizi mums jāpiemina rings? Šeit atkal ir rings, bet, okei. Dāmas un kungi, 6. Es joprojām ceru, ka tehniskais rauns. personāls aktivizēsies un visus nepilnības sakārtos, lai rings nebūtu bīstams priekš sportistiem, jo šādos momentos arī sportists var būt savainojumi, izmitīgi potīt vai nedod Dievs vēl kaut kas cits. Jebkurā gadījumā, jebkura trauma šeit sportistiem var maksāt uzvaru. Pēdējais rauns. 6. izšķirošais rauns. Izšķirošais priekš Ukraiņu. Krievam viss ir skaidrs, Krievs uzvar. Krievam arī šis var būt izšķirošs, ja viņš palaidīs sitienu un būs. Viņam sāk saskaitīt knockdown, un tad tas var arī būt viņam nāk paslikts, bet šeit neizskatās, ka kaut kas varētu mainīties. Krievs absolūti kontrolē distanci. Vienīgais vājuma rauns bija 3. rauns, 4. rauns. Bet turpmāk, gan pirms tam, gan tagad arī Krievs absolūti kontrolē cīņu, gan distanci, arī sitieni. Viņam ir daudz kvalitīvāk, ātrāk, asāk, un arī kombinācijas pārdomātāks. Ukraiņas vairāk uz fizisko spiež, viņš iet uz teritoriālo pārsvaru, spiež fiziski, iet virsū, nebaidās uzņemt sitienus. Ties viņš pats izlaiž, bet arī pakļuv klīčā. Bet arī Ukraiņiem benzīns nav beidzies. Es skatos to, ka pirmajā raundā sportists izlaid spēcīgu sitienu deguna rajonā, tik pārsits deguns. Nekas tas bīstams nav, bet elpošana tas apgrūtina, līdz ar to arī domāšana. Ir palēlinās, jau jādomā par kaut kādiem blakus efektiem. Gaidam, ka kaut kas notiks. Pēdējais rauns, pusotru minūti, pēdējā raundā. Jāaktivizējās. Jābuksē. Ja Ukraiņas vēlās uzvarēt, viņam ir jābuksē. Krievam, protams, tas viss apmierina. Krievs ir nodrošinājis sev uzvaru jau iepriekšējos raundos, arī šajā raundā viņš ir daudz precīzāks. Tiesas sitiens viņš izdara šajā raundā stipri mazāk nekā iepriekšējos raundos, bet ja Ukraiņas neizdara nekādas
nekāda iniciatīva, kāda jēga Krievam boksēt kaut ko riskē. Visu viņš izdarījis pareizi un vēl projām viņš dara pareizi. Risks šeit ir liekas, ja jau viss ir nodrošināts, uzvar ir nodrošināts, vismaz pēc punktiem, te viss ir skaidrs. Protams, gaidīsim tiesašu verdiktu, tiesā šīs cīņas latviešu brigādi, tā kā neitrāla tiesašu brigādi. Šeit visam jābūt godīgi, un es domāju, tiesaši redz tieši to pašu ainu, ko es redzu. Šeit Krievs absolūti ir labāks. Neteiksim tā, ka Krievs rāda to, ko viņš varētu rādīt. Krievam, man liekas, būtu pēc status jārāda daudz nopietnāk cīņa, daudz labāks sniegums, bet tas ir pietiekuši, ko viņš rādīja. Ja Krievs plāno turpmāk iet uz augšu karjerā, tikt pie čempiona titulu, nu, viņam ir jāpieliek sitiens, jāpieliek nedaudz arī sitienu jaudi. Viss galvenais sitienu jaudi, ātrums Krievam ir ļoti labs, distants viņš iet, manuprāt, diezgan labi. Arī sitienu kombinācijas ir diezgan pārdomāts, bet trūkst tās jaudas. Neaizmirstam, ka šī svaru kategorija līdz 61,2 kg. Šeit ir šajā svaru kategorijā nakauti nav nemaz tik liela parādība. Bet jebkurā gadījumā ir bokseri, kur spēj nakautēt profesionāli boksēt sevišķi, jo profesionāli boks no amatieru boksa tieši tīri ekipējumi atšķirās ar to, ka amatieru boksā, jeb olimpiskajā boksā darīs viss ekipējums ir tāds uzražots, lai nespētu nakautēt pretinieku arī smaksaros. Tad šeit ir daudz planāks sienas, daudz planāk šie cīņi, daudz tāds, teiksim, kompaktāk. Arī dūri var savilkt uzvalkušos cīņus pilnībā amatieru cimdos. Dūri ir diezgan atvērta, vaļēji atvērta, salīdzinoši pusatvērta. Tas ir darīts tādēļ, lai, kā jau teicu, amatieru boksā darīts viss, lai mazinātu iespēju, kad sportists būs smags savainojums un tādā veidā arī negūt nakauts. Nakauts tas ir jau nagdams, tas pazīts atrisinājums. Nakauts tas ir jau salīdzinoši smags. Smaziņas atrisinājums, tāpēc olimpiskais boks federācija dara visu, lai tā, bet, profesionāls boks, tas jau ir šaus, šeit ir viena cīņa, amatieros jāizved bokseriem, lai viņš tik pie zelta medaļas ir vairākas cīņas, play-off sistēma, šeit. Un tur arī pretinieks uzzina tikai ierodoties sacensībās, tur izloza, bet šeit profesionāļos jau zina laicīgi sev pretinieku, un viņam var laicīgi sagatavot vienu cīņu vakar. Ar vienbalsīgu tiesu lēmumu uzvaru izcīnījis Ilja Meļņikovs. Jā, pasākumu vadītāji nesagaidīja brīdi, kad tiek pasaukt abi sportisti centrā, kad Rīga tiesnesis atveris ap sportistu rokas, lai var pasaukt roku nedaudz ringa konferencē.